Ugunskurs iedegts tai pat vietā, kur pirms 34 gadiem Gājēju ielā pie Kuldīgas pasta, tikai šoreiz te nav lieljaudas tehnikas un betona bluķu. Te aicināti novada 9. klašu audzēkņi, vairāk nekā 200. 12 pieturās izzināt un sajust barikāžu laiku. Uzsvers liekam uz tām vērtībām, kas tad lika cilvēkiem toreiz pulcēties. Runāt pirms šī pasākuma, jau ar jauniešiem runāt pēc tam, kas ir tās viņu atziņas, kas būtu tas, kāpēc viņi celtos un ietu vai ietu. Es esmu barikāžu laika bērns. Tajā vecumā skolā vēl negāju. Tajā laikā arī nebija īpaši pieņemts, ka vecāki daudz izskaidro to, kas notiek tajā brīdī. Nevarēju nemanīt satraukumu mājās. Kā tagad atceros, man bija tāds garš koridors un visu dienu, visu nakti, vairāk dienu garumā skanēja radio. Skaļi, tā lai visā mājā to varētu dzirdēt. Vecākos un vecākos ļoti bija manāms satraukums un tika sekots līdz katram ziņām, katram raidījumam televīzijā. Un patiesībā to, cik nozīmīgā laikā arī es kā bērns, kuram bija iespēja šo piedzīvot, to es sapratu tikai laikam ejot. Arī bija tāda maza meitene, kā Ines teica. Diezgan trauksmains laiks bija. Jā, ar ieslēgtu radio, ar bailēm. Kas būs, kā būs. Mans tētis brauc sargāt tepat raidstaciju. Tāds diezgan bailīgs laiks tas bija. Mēs gan klasē runājām audzināšanas stundā, gan aicināja arī vecāks pārunāt šo jautājumu. Gan no tāda vēsturiskā aspekta, gan arī, protams, no emocionālā, jo šo jauniešu vecāki jau arī ir, patiesībā bišķiņ pat jaunāki par mani, kas varētu arī tā fiziski pat neatcerēties to laiku, tad tas nozīmē, ka vēl vairāk uz atpakaļ ir jārunā. Mēs jau tikai tāds emocionāli varam pastāstīt, vairāk jau neko, un vēsturi vispār bērniem ir ļoti grūti uztvērt. Kaut gan tagad, man liekas, savākot kopā ar Ukrainas notikumiem, tas pat varbūt maz drusciņi ir vieglāk saprast. Tanks ir kaste! Aiziet! Kamēr viena klases komanda rāda savu precizitāti granātu mešanā, citiem jātiek galā ar vēstures vai tīri praktiskiem jautājumiem, ko zemessargiem likt mugursomā, kā tikai kopīgiem spēkiem panākt rezultātu, kā plastmasas pudelē uz uguns uzvārīt ūdeni, kā pārnest cietušo, un lai arī barikāžu laiks viņiem ir nepiedzīvota vēsture, atbilde, kāds viņuprāt tas bija, katram sava. Sarežģīts un baļpilns. Arī cilvēki, kas mums sanāca kopā. Sarežģīts, bet visi sanāca kopā un darīja, ko vajadzēja. Jūs arī iet uz tādām barikādēm aizstāv? Noteikti. Patriotisms. Valsts neatkarības gribēšana. Šī kopā būtne ar draugiem un vienkārši aizstāvēt to. Un tas, kas ir mūsu, jā. Diezgan forši un patīk. Es izbaudu to. Es uzzināju, cik svēr zemesardzēja soma. Diezgan smaga bija. Es īsti nezinu, cik viņš svēra. Tad bija smagi. Un lietas, ko viņā liek iekšā. Es arī uzzināju. Bez aptieciņas un kabats nazīši un guļamais. Jāteic, ka Kuldīgas barikādes bija divās vietās, ne tikai pie pasta, bet arī pie raidstacijas. Ja Latvijas radio vairs nevarētu raidīt, Kuldīgā veidotu neatkarīgu raidstaciju, kuras stāstītais būtu dzirdams arī Zviedrijā. No Kuldīgas gatavojās raidīt 4 valodās, iepriekš sagatavotu ierakstu, pēc tam, kad ēterā būs izskanējusi norunātā parole tiem, kas atvaļinājumā. Ikreiz uz pasākumu atnāk arī Igors, kurš Latvijas neatkarību sargāja Kuldīgā pie pasta. Atmosfēra jau bija grandioza vispārīgi. Uz Liepājas ielas visur mašīnas stāvēja, pa to burzu un te vēl tie desantnieki nāca pie mums. Tad mēs ar viņiem aprunājamies, tad viņi izdomāja, ka tiešām te nav ko darīt, vajag braukt. Es teicu, tāda lieta, ka es arī biju Afganistanā tāpat tādā pašā formā kā jums. Es domāju, ko tad mēs tagad kopis ņemsim un kaut ko darīs. Jums tāpatās jādienē un iet uz priekšu savā dienestā. Viņi bija kara komisariātā, viena nodara, viņi nebija daudz. Bijušā kara komisariātā viņi sargāja tos un pēc tam atnāca uz pastu un tad mēs sarunājām, lai viņi iet prom. Bet tā vispār ir tauta ļoti saliedēta, jāsaka tā. Brīnišķīgi, ka tu zinātu, ka būs brīvība kaut tai Latvijai. Jāteic, ka pieturs kopā ar Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centru veidoja daudz iestāžu un organizāciju. Zemessardze, muzejs, bibliotēka, skauti, jaunsardze, jauniešu doma un citi. Jā, būtībā mums ir grupčatiņš un mūsu prezidenta atsūtīja to, kad ir iespēja piedalīties, ka mums ir jāizdomā aktivitāte
Un mēs izdomājām piedalīties kā pirmo reizi, jā, kā šis viss ir. Nu, es tādu vieglāk, vai Latvijas barikāžu laiks sākās 1991. gada janvārī. Un tad atbild jā, un tad viņi pamat bumbiņu, un tad mēs tādu būtu grūtāk, vai Oman vienība uzbruk barikāžu dalībniekiem. Nu, un mēs tāds jautājums, lai viņi arī tomēr kaut ko uzzina, bet tādā vieglā gaisotnē, tā viegli. Nu, es domāju, ka šis ir svarīgi patiesībā ļoti tiem jauniešiem, jo es domāju, ka jaunieši mūsdienās patiešām neinteresējas par to tik daudz. Un tā kā šeit ir tādas stacijas, viņas tādā foršā gaisotnē ar spēlēm, un tie jaunieši var tomēr saprast, kur viņu vecvecāki gāja cauri. Tas tā baigi tā forši, man tā liekas. Mums ir 4 pilsētas un apdzīvotas vietas, kur notika barikādes, kas ir Ulbruka, Kuldīga, Rīga un Liepāja. Katrai šie vietai ir 2 atbilstoši attēli, un tad viņiem ir jāsagrupē. Patiesībā grūtāk iet ar Kuldīgu, tieši ar šo attēlu, kas ir pie pasta. Man liekas, tā grupa ir tieši tā, kas to visu ideju viņiem novērš. Bet jā, tā pārsvarā viņiem iet ļoti labi, un viņi arī uzzina kaut ko jaunu. Jo ļoti daudz nezinu, ka Ulbrukā bija barikādes. Un, jā, tas ir forši, ka viņi uzzina. Jā, nu man ir paveicies ar to, ka ģimenē ļoti daudz tieši par to runā, par Latviju, par vēsturi. Un jā, man tas asociējas ar tādu Latvijas kopības sajūtu, ar brīvību un ar tādām latviešu klasiskām dziesmām un tēju un siltiem ugunskuriem. Nu, es vairāk par īgmais, baigāk kopības sajūtu. Tāpat nomāca jebkuras bailes, tā kopības sajūta, ka var būt tik saliedēta tauta tādā brīdī. Tas bija tas pats galvenais. Un tas arī varbūt tas, kāpēc mēs uzvarējām. Kāpēc mēs izcīnījām savu brīvību un mums nebija tur tā kā Lietuvas variants. Kad viņi nobijās, kad būs pārāk daudz upuru, lai mūs nomāktu. Un tā kopības sajūta tā arī tur gan Rīgā bija, gan arī Kuldīgā tā arī bija tur pleca sajūta visu laiku. Jaunatnē jāzina, kāpēc mēs 91. gadā to darījām. Viņiem ir jāzina, kādi tie apstākļi tur varēja būt, kas notika tajā laikā un kāpēc tas notika. Tāpēc viņi tik brīvi arī te dzīvo, kad tajā laikā tas notika. Ieva Benefelda, Lāns Perševics, Grundas televīzija.